Kādu dienu pa radio izdzirdēju sludinājumu, ka manā skolā gaidāms salidojums, vai zinies? Cik ātri tas laiks skrien grimu sentimentā, prātā likdams bildes ar sevi skolas solā, ar biznesa ekonomikas pamatu nodarbību, kurā taisījām no papīriem lidmašīnas un visu klasi pielidinājām. Uz tādu pasākumu nepieciešams jauns ancuks, lai vecajām brūtēm godam atrādītos, nospriedu un devos uz bodēm atrast ko košu. Trāpīju tieši uz atlaidēm un nopirku tumšu uzvalku, gaišām strīpām. Ierados skolā, lepni soļoju uz klasi, bet kas tad nu? Bez audzinātājas priekšā bija viena Līviņa, viņa arī direktora meita, un Ivariņš, kam ne par kam nepadevās angļu valodu. Daudzi esot tik tālu, ka nevarot atbraukt, teica Līviņa. Piemēram, Juris tagad ar ģimeni pārvācies uz Vāciju, jo bija zaudējis cerību atrast darbu celtniecībā Latvijā, un arī citi devušies strādāt kur nu kurais. Devāmies uz paralēlu klasi. Tur priekšā bija Andrs, kurš visiem stāstīja par savu biznesu, ražojot šķeldu. Nu pat viņš esot savaņģojis no Īrijas atgriezties Intu, kas izstudējusi ķīmiju, jo abiem esot padomā ar valsts atbalstu ražot ko pavisam jaunu. Ko? To gan Andris neatklāja. Saka, vēl ideju nospersiet. Bet jaunas darba vietas būs, sola Andrs.